Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs, konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente, 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autore. Pagājušā reizē bija lasījums par baiļu ietekmi uz veselību. Tas ir nodaļā par pašcieņu. Šodien es turpināšu šo lasījumu par pašcieņu un par bailēm. Cilvēks spēj pilnībā atraisīties, attīstīt savas spējas tikai brīvā vidē, kā fiziski, tā garīgi. Tas ir vienkārši, bet daudzreiz mūsu sabiedrībā netiek ievērots un pilnībā saprasts. Skaistus un patiesus vārdus intervijā Sandrai Landorfai, laikrakstā Rīgas balss, teicis Kārlis Bēnerts, Rīgas 3. mūzikas skolas kora varavīksne un Doma baznīcas jauktā kora diriģents. Visi bērni ir muzikāli, pat tie, kurus sauc par rūcējiem. Viss atkarīgs no tā, vai, protam, viņu spējas atraistīt un attīstīt. 98. gada laikraksts Rīgas balss. Mana pārliecība pilnībā saskan ar šī diriģenta uzskatiem. Audzināšana jāsaista ar brīvību un mīlestību. Ar bardzību rezultāts panākams agrāk. Vienīgais nemāku teikt, cik tas noturīgs. Tas, ko panākam ar mīlestību un pacietību, prasa ilgāku laiku, taču atstāja dziļākas pēdas. Taču tas nenozīmē, ka varu iztikt bez stingrības. Cenšos stingrus, reizēm pat bargus vārdus teikt, mīlot savus audzēkņus tādus, kādus Dievs tos iecerējis, bet viņi vēl nav spējuši atklāties. Mīlestība jau ir vienīgā, kas spēj darīt brīvu. Tā Kārlis Bēnerts. Ja? Kārlis Bēnerts, atgādinu, tolaik bija Rīgas 3. mūzikas skolas kora varavīksne un Doma baznīcas jauktā kora diriģents. Te nedrīkst sajaukt mīlestību ar aklu mīlestību. Mīlestībai jāsavies ar tādu audzināšanu, kas māca pašcieņu un cieņu pret citiem, godbijību pret otru, otra darbu. Vajag mīlēt nekritiski, vienalga, vai bērns ir fiziski skaists vai nē, vai bērns ir gudrs matemātikā vai nē. Mīlestība nevar iemācīt, to var tikai iedot. Te arī rodam atrisinājumu jautājumam, ja cilvēku bērnam ir dota brīvība, jau uz viņu nekliedz, kā savaldīt viņu tanīs reizēs, kad viņš ir šķietami nesavaldāms, nepaklausīgs un tā tālāk. Ir jābūt mīļai, bet stingrai attieksmei pret bērnu. Lasi ir jābūt mīļam, bet stingram pedagogam.
vēlētos uzsvērt šo teikumu. Tie arī rodam atrisinājumu jautājumam, ja cilvēku bērnam ir dota brīvība, ja uz viņu nekliedz. Kā savaldīt viņu tanīs reizēs, kad viņš ir šķietami nesavaldāms, nepaklausīgs un tā tālāk. Tātad bērnu var savaldīt, dodot viņam brīvību un izrādot pret viņu cieņu un mīlestību. Tam ir nepieciešams vairāk laika, bet rezultāti ir noturīgi un paliekoši. Vēlreiz gribu uzsvērt, ja bērnam tiek dota brīvība, ja uz viņu nekliedz, tanīpat laikā no viņa prasot nopietnu attieksmi pret darbu, esot stingram pret viņu, prasot no viņa atbildību, šādā veidā arī viņam to atbildību tikai var iemācīt un arī godbijību pret otru un atbildību. Ja bērniem tiek dota brīvība un viņi pie tā nav pieraduši, sākumā viņiem pie tā grūti pierast, jo parasti tā nav bijis. Nereti viņi neprot to liederīgi izmantot, radoši strādāt, meklēt palīdzību pie skolotāja un tam līdzīgi. Ieguvuši vaļu, skolēni pirmajā brīdī bieži nezin, ko ar to darīt. Viņu apspiestā enerģija laužas ārā, viņi tāpēc ir nemierīgi. Stundas laikā daudzās. Arī pedagogam sākumā ir grūtāk, jo ir jāiemāca audzēkņiem. Ja no skolotāja nav jābaidās, tad arī ir jābūt cieņai pret otru, šajā gadījumā pret klases biedriem un skolotāju. Tā ir manis pašas pieredze. Man ir tiešām tā gadījies, kad, ja bērnam dod brīvību, jā, viņi daudzās un ir tādi nesavākti sākumā. Bet tad, kad regulāri ietur šo līniju, kad uz bērnu nekliedz, viņam tiek izrādīta cieņa, tanīpat laikā prasot no viņa atbildību par viņa darbu un rīcību. Un tas viss ir uz tādas, brīvības fona. Un, protams, saprātīgi ierobežojumi, vispār pieņemtās sabiedrības normas, ko drīkst, ko nedrīkst. Šādi bērni pēc tam, kļūst ļoti pozitīvi un atbildīgi un ļoti normāli izturās pēc tam pret citiem. Bērnu ir jācenšas saprast. Viņš ir tāds pats cilvēks kā pārējie, tikai vēl augošs. Jāveido dialogs ar bērnu. Šatad skolotāji mēdz izturēties pret saviem skolniekiem diktatoriski, tā kompensējot savu pašvērtējumu. Tādēļ arī rodas disciplīnas problēmas. Nevienam nepatīk, ja viņu komandē. Pats galvenais, augošais, cilvēku bērns nav dvēseliski traumēts. No savas pieredzes to droši varu apgalvot. Pedagogu darbu veicu tikai 5 gadus. Priekš manis tomēr tas ir relatīvi daudz. Šeit es piebilstu, kad šobrīd ir 2025. gads, kad es daru šo lasījumu. Un tolaik bija 2001. kad iznāca šis maģistra darbs. Un tātad tas ir uz to brīdi. Ir bijuši arī nešpatni skolnieki, kurus vajag apvaldīt un ielikt rāmjos. Sākumā tas man neveicās, bet vēlāk uzkrājot pieredzi un atziņas, kas izklāstīts arī šajā darbā, tas lieliski izdevās. Šeit es varu piebilst, kad man diezgan daudz palīdzēja vecie pieredzējušie kolēģi, skolotāji, kad es tikko jauna skolotāja ienācu skolā, un sākumā, bija arī citreiz diezgan grūti ar tādiem neklausīgiem skolēniem.
Īpaši kustīgie un aktīvie bērni ir ļoti interesanti audzināmie. Ir jāprot saredzēt viņu personības pozitīvās puses un ievirzīt viņu aktivitāti šajās jomās. Bet to jau zina un prot katrs pieredzējis pedagogs. Patiesībā katrs cilvēks ir īpašs. Viss atkarīgs tikai no tā, no kuras puses uz šo cilvēku paskatās. Attieksme pret apkārtējo pasauli parādās bērnu jebkurā darbībā, lielākoties viņu spēlēs, jo rotaļāšanās šajā vecumā ir visnopietnākais darbs. Ar spēlēšanos bērns mācās uztvert pasauli un sadzīvot ar to. Spēlējoties bērns iepazīst savas vēlmes un sevi. Pedagogam ir iespējas veidot maksimāli pozitīvu attieksmi pret pasauli, palīdzēt bērnam tajā labi justies, iemācīt audzēkni bijību pret otru un viņa paveikto. To iemācās spēlēs. Tas viss ir ļoti svarīgi cilvēka turpmākai dzīvei. Ja kādam bērnam neveicas un viņš uzmet lūpu, šādā reizē pieaugušais drīkst iejaukties. Citādi tas nav vēlams. Parunāties ar bērnu un palīdzēt saprast, ka pasaule nav tikai melnās krāsās. Vēlreiz šo vēlos uzsvērt. Ja kādam bērnam neveicas un viņš uzmet lūpu, šādā reizē pieaugušais drīkst iejaukties. Citādi tas nav vēlams. Parunāties ar bērnu un palīdzēt saprast, ka pasaule nav tikai melnās krāsās. Par bailēm. Šeit būs arī turpinājums iepriekš sāktai tēmai par baiļu negatīvu ietekmi uz veselību. Žurnālā Sveiks un vesels 1998. gada 4. numurs ir interesants un vērtīgs raksts par bailēm, to rašanās, cēloņiem un baiļu radīto psiholoģisko seku novēršanu. Vairāk analizētas vecāku bērnu attiecības, bet arī jebkurš cits pieaugušais var nokļūt situācijās, kad pats ir izmisis, dusmīgs par to, ka nevar tikt galā ar mazo knauķi, un tad visbiežāk pie rokas ir iebiedēšana. Jau Avicena teica, ka nedrīkst pieļaut, lai bērns izjūt spēcīgas dusmas un dziļas bēdas. Ja bērnam draudz briesmas, viņam tas jāpasaka. Nekādā ziņā nedrīkst baidīt ar nēsošām, izdomātām šausmām. Bērnu nekad nedrīkst baidīt tādēļ, lai viņš klausītu. Vēlreiz gribu uzsvērt, jau Avicena teica, ka nedrīkst pieļaut, lai bērns izjūt spēcīgas dusmas un dziļas bēdas. Ja bērns tiek audzināts bailēs, viņš kļūst nervos, trauksmains un var izaugt bailīgs. Bez atbildības izjūtas, pienākuma apziņas, pašcieņas un kauna par savu rīcību. Iebiedēšana kā audzināšanas līdzeklis ir vājš līdzeklis. Tā drīzāk apliecina pieaugušā paša nespēku, nevarēšanu izprast otru, zemu sevis pašcieņu. Labākais ir un paliek atbalsts un uzslava. Reāls vērtējums visam, ko bērns paveicis. Labi, saprātīgi aizrādījumi, ja viņš tos pelnīs. Vēlreiz, labākais ir un paliek atbalsts un uzslava. Reāls vērtējums visam, ko bērns paveicis. Labi, saprātīgi aizrādījumi, ja viņš tos pelnīs. Tātad, ja bērns ir labi kaut ko izdarījis, viņu vajag uzslavēt, un ja ir izdarījis nelabi, tad arī vajag par to pateikt un to aizrādīt. Labākais ir un paliek atbalsts un uzslava.
reāls vērtējums visam, ko bērns paveicis. Labi saprātīgi aizrādījumi, ja viņš tos pelnīs. Mūsu bērnībā kā spogulī atspoguļojas mūsu kā pieaugušā uzvedība. Mūsu bērnībā kā spogulī atspoguļojas mūsu kā pieaugušā uzvedība. Ja ir bijušas kādas negācijas, tas ir pašam sevi jāpārvar, sevi jāaudzina vai jāmeklē psihologa palīdzība. Nevienmēr visi to saprot, nevienmēr tas tiek darīts. Tad rodas dažādas saskarsmes, problēmas gan ģimenē, gan ar sabiedrību. Mūsu sabiedrībā vispār ir daudz saskarsmes problēmu. Cēloņi tām meklējami bērnībā, vecāku un skolas pieļautās kļūdas audzināšanā. Garīgi vesela sabiedrība ir tā, kas audzina cilvēku brīvībai, ļauj viņam būt brīvam. Vēlētos uzsvērt šo domu. Mūsu bērnībā kā spogulī atspoguļojas mūsu kā pieaugušā uzvedība. Kādi mēs esam audzināti bērnībā, tādi mēs esam pieaugušie. Es kādreiz smejoties esmu teikusi tā, mēs esam tā kā kucēni. Kādu kucēnu izaudzina, tāds ir pieaudzis suns. Un arī cilvēkiem ir tā, kad saka, kad visas nepatikšanas un visas problēmas nāk no bērnības. To jums pateiks jebkurš psihologs. Visas pieaugušā problēmas vai visa uzvedība, kā pieaugušais izturas savā pieaugušā dzīvē, nāk no bērnības. Tāpēc kādreiz saka, var redzēt, kad ir bijusi laba skola, labi skolotāji, vai labi vecāki, vai arī otrādi, diemžēl. Šodien tas būtu viss. Visu labu!